Bet, teiksim, nu, šajā dzīvē tā īpaši piestrādājot, kādu tādu svarīgu informāciju pārnest uz to nākošo dzīvi. Kā, teiksim, ja kaut kādas intereses noteiktas, kāda profesija apgūt, kaut kas tās, kas liekas cilvēkiem svarīgs, viņš grib nākošajā dzīvē. Viņš grib turpināt, jā? Jā, to pašu turpināt. Ar tām profesijām ir tā, ka mums ļauj pilnveidoties konkrēti, piemēram, kaut kādā nozarē. Ar katru dzīvi, jo mēs kļūstam mēs sev pilnveidojam, mums tās zināšanas, tie talanti paliek aizvien spēcīgāk. To mākslinieks. Sākumā viņš vienkārši kādreiz dzīvēja uz augu sienām, piemēram. Pēc tam viņš auga, attīstījās, talants dācis tā kā spēcīgāks un te, kur Da Vinci izauga. Tā kā talantīgs cilvēks, vai tur kāds Mozarts, nevar sakot, ka viņš ir pakāpeniski, mēs pakāpeniski augam arī dzīvēs, līdz nonākam līdz atzinībai un tādam grandiozam talantam. Ar to jā, ja viņš vēlās dzīvi turpināt, nevis veidot kaut kādu jaunu profesiju vai kaut ko vēl citu mācīties, viņš var, bet tad viņam jāsaskaņo ar citām atkal veselām, ka viņš grib piedzimt tādā ģimenē, kur būs tāds novirziens un ka tas viņam ļoti svarīgi, lai viņš attīstītos. Jo, ja kaut kas gadījumā nojūt vai kāds kaut ko pārdomā, tad sanāk, kad atkal tukšo. Tur ir ļoti tā schēma, man liekas, ka ja es kādreiz saņemtos, viņi varētu grāmatu gigantisku uzrakstīt par to, kā tās veselas dzīvo un kādas ir iespējamās variācijas un schēmas. Tiešām ir ļoti daudz, ļoti no daudz kā kaut kādas nianses ir atkarīgs.